Savukārt, ja mēs skatāmies uz augstskābju analīzēm, mēs mēram veselības ciparus. Un mūsu veselības cipars ir augstskābju attiecību šūnu membrānās 3:1. Un mēs redzam pēc statistikas, pēc 1,5 miljonu uztaisītām asins analīzēm, ka 97% cilvēku, kas šīs analīzes taisa, atrodas uztur disbalansā. Pie tam tie vēl ir cilvēki, kuri domā par savu veselību, kuri taisa tās analīzes, tāpēc, ka viņus interesē. Un pat tie 97%, tā skaitā tie, kur arī lieto dažādas produktus savas veselības nodrošināšanai, pat tiem ir šis te uztur disbalanss. Un, te ir jāuzdod jautājums, kāpēc tas tā ir. Kāpēc tas, ko tie cilvēki dara šobrīd, kāpēc tas nestrādā? Iespējams, ka tur nav pareizās pārtikas izvēles, iespējams, ka tur nav pareizās kombinācijas pārtika plus uztur bagātinātāji un tā tālāk un tā joprojām. Bet jā, tas rezultāts ir 97%.